izaicinājums ir par mūsu dzīves izaicinājumiem. Kad izmantojam ūdenskrāsas papīru, un tā kā šis būs tāds izaicinājums, kuru es uzrakstīšu, un es īpaši negribu apskatīt visu laiku katru dienu, tāpēc es viņu uz šī te radīšu, un es nolikšu kastītē, ja man vajadzēs kādreiz viņam piekļūšu kastē, kur ir mani mākslas darbi, bet šajā te es nelīmēšu. Tāpēc es arī jums uzreiz saku to, ka tā ir jūsu izvēle. Vai jūs gribat, vai jūs negribat šeit likt klāt šo darbu, un tūlīt pastāstīšu, kāpēc. Jo tāpēc, kā jau es teicu, šis būs par dzīves izaicinājumiem. Un kas ir dzīves izaicinājumi? Tas ir tas moments, kad mēs esam tajā periodā, kad mums ir grūti un smagi. Un, lai apstrādātu emocijas pēc mākslas terapijas, jo krāsa ir plūstošāka un šķidrāka, jo labāk. Tā kā ideāls tam visam ir akvarelis. Kā vienmēr mēs saslapinām krāsas, pirms mēs krāsojam. Kā jau minēju iepriekš, vislabāk izvēlēties ir īsto akvareļu papīru, bet, ja nav, tad jebkāds papīrs, kurš iztur ūdeni. Un vienmēr mēs saslapinām krāsas, šī te daļa ir tāda, tāpēc, ka šeit vēl var aktivizēt. Redziet, es uzlieku ūdeni, man vēl ir krāsa. Ar ūdens krāsām tas ir visideālākais, ka krāsas principā ir bezgalīgas. Jā, šitās te vēl var krāsot un krāsot ar to, kas tur ir. Viņas nevajag daudz, liekas, ka tādi mazi ķibicki, bet nav nepieciešams daudz. Un tātad vispirms saslapinam krāsas, izvēlamies papīru un sākam apstrādāt savas emocijas. Izvēlies krāsu, kas tev simbolizē to notikumu vai laika periodu, kaut ko tādu, kas jau ir beidzies, nevis kas pat labāk notiek. Ne tādu izaicinājumu, kurā tu tagad esi iekšā. Labi? Tam ir vajadzīgi cita veida uzdevumi. Šis uzdevums ir, lai tam, kam tu jau esi tikusi cauri, tas zīmējums, viņš, kā jau teicu, būs citādāks. Un šo zīmējumu tu vari zīmēt brīvā formā, neatdarinot mani, bet arī var atdarināt mani, ko es rādu kādā veidā, jo principā neko savādāk jau nevar uzzīmēt. Mums parasti kaut kādi tādi momenti asociējās ar kaut kādu tumšu laiku vai melno tuneli, kaut ko tam līdzīgu, vai ne? Ja jums arī tāpat asociējas, tad droši zīmējiet, tā kā es zīmēju. Bet, ja jums ar kaut ko citu asociējās, citām krāsām tas notikums, lietojiet citas krāsas, sekojiet savai iekšējai balsī. Tas ir tas, kas mums nepieciešams attīstīt to kontaktu ar sevi, jo tas izsaka tavas sajūtas, tāpēc tev ir jādara to, kas ir tavs. Un tajā brīdī, tajā notikumā, jeb izaicinājumā, teiksim tā, ja mēs paskatāmies, ka dažreiz ir bezcerība, grūtības, cīņas, bet pēc tam tas izaicinājums arī dod labus rezultātus un izrādās mums ir bijis vajadzīgs. Tad, kad kaut kādā veidā mēs izējam otrajā pusē tam tunelim, tad mēs paskatāmies atpakaļ un mēs redzam, ka tas kaut ko pozitīvu un labu mūsos ir izveidojis. To mēs neredzam tajā momentā, kad mēs vēl esam iekšā. Tu vari zīmēt to kā augsni, no kuras izaug vajadzīgas lietas. Vienkārši es gribu, lai šodien uzliec to uz lapas. Tas var būt viens gadījums, tas var būt dzīves posms, tas var būt pat ļoti, ļoti ilgs periods, kaut kādi pat gadi var būt, gadu 10. Vienalga, cik ilgs laiks tas ir bijis, tas izaicinājums. Uzliec to uz papīra, apmēram, es jums pateicu, varbūt, kad ir vēl kaut kāda ideja, kādā veidā, kā jums asociējās, kā jums tas viss simbolizē. Un tad, kad jūs to uzzīmējuši, tad un zīmējot, domājiet par savām skumjām, sērām, dusmām, kas tev ir licis justies nospiestai tajā laikā. Un izsaki sevi, kā jau es teicu, ir ūdens krāsas un papīrs ir viens, principā, vēl ir māls, vēl ir, teiksim tā, vēl vislabākais, bet tas ir jau tāds taustāms materiāls, un par to es jums iedevu uzdevumu sajūtu žurnāla nodaļā. Visas plūstošas krāsas labas, bet akvarels viens no labākajiem, jo tur mēs nevaram kontrolēt ar prātu īsti, kas sanāks. Viņš pasteidzas ātrāk nekā spējam izprast kaut ko, un jau mums ir uz papīra. Savienojieties ar tām sajūtām, un pēc tam, tad, kad tas nožūs, tad paņemiet rakstāmo un aprakstiet. Piemēram, vidū ierakstiet to izaicinājumu. Un kā es arī parasti jums iesaku, nesāciet ar lapu vienmēr šādā veidā.
balta lapa nokļa šādā veidā ļoti bieži ir bloķējums smadzenēs. Bet ļaujiet sev izvērsties, nolieciet šādā veidā šķīvi tā pa diagonāli pret sevi un tad sāciet saslapināt. Vienkārši vajag saslapināt papīru. Vismaz kaut ko darīt, ja tu nezini, ko tu gribi darīt. Vienkārši sāc slapināt. Un lapa vairs nav balta. Un tad, kad tas jau ir saslapināts, tad izvēlamies krāsas. Un kā es mācu akvareļu krāsās, ja, kā pa taisno no krāsām uz papīra mēs neejam. Bet, ja šeit ir slapjš, un tas ir mākslas terapijas uzdevums, tad nevajag baidīties pārkāpt likumus, ja? Jo es gribu pēc iespējas treknāku to te. Viņš jau tāpat, kad izžūs, būs tāds gaišs. Un arī atcerieties, šis nebūs tas darbiņš. Varbūt, ka tu liksi savā žurnālā iekšā, es nezinu, varbūt tev viņš apstrādāsies tāds, ka viņš būs tev tik ļoti vajadzīgs un vērtīgs. Bet, droši vien pie sienas gan tu neliksi. Un, kā es teicu, mākslas terapijas uzdevumi, viņi vispār nav domāti izstādīšanai un rādīšanai, bet tie ir tādi emociju pārstrādes. Un te ir tas izaicinājums, un es apkārt krāsoju sev krāsas, kuras simbolizē man, kādā veidā šis izaicinājums man īstenībā palīdzēja. Notika tas, kas Bībelē teikts, ka visas lietas Dievs lieto uz labu tiem, kas viņu mīl. Visas lietas, nevis tāpēc, ka tas būtu tā noteikts, paredzēts, tā vajadzēja būt. Arī tādas smalkas mācības, kā kaut kas notiek, tad laikam jau nebija lemts vai bija lemts. Jā, nepieņemiet nekad tādu attieksmi no viena, jo nekas tev nav lemts. Dzīvē ir viss, ko tu izvēlies. Ko tu gribi, ko tu negribi. Dzīve notiek ar visādām šaizēm. Es ļāvos savām sajūtām un radīju šādu te. Un gaidīšu, kad izžūst, un tad es rakstīšu.